Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Mēs drīz tiksimies. Šodienas raksturvieta. Tad Jēzus turpināja: Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jāņa evaņģēlijs, 5. nodaļa, 19. un 24. līdz 25. pants. Šodienas pārdomas. Nesen pēkšņi šo pasauli atstāja Viktors. Tajā pašā naktī Viktors sapnī redzēja viņa meita. Sapnī Viktors bija daudz jaunāks, laimīgāks un ļoti smaidīgs. Kad meita jautāja: Tēti, kāpēc tu mūs atstāji? Kā mēs dzīvosim šeit bez tevis? Viktors atbildēja: Meitiņ, vai tad tas ir ilgi? Dzīve ir īss mirklis salīdzinājumā ar mūžību. Mēs drīz tiksimies. Lai arī Viktora dzīvē bija dažādas sezonas, svarīgākais, ka pēdējā viņš dzīvoja sadraudzībā ar Jēzu Kristu. Viktors bija atzinis Dieva dēlu Jēzu Kristu par savu glābēju un pieņēmis mūžīgās dzīvības dāvanu. Tikai tāpēc viņš sapnī bija tik laimīgs. Apzinies, ka Dievs mūžīgo dzīvību nedāvina visiem cilvēkiem. Viņš to nedāvina arī labajiem cilvēkiem. Viņš to dāvina tikai tiem, kas ieklausās viņa vārdā un notic tam. Šodienas lūkšana. Dārgais Kungs Jēzu, es atzīstu tevi par savu kungu un glābēju. Piedod man manus grēkus un ienāc manā sirdī. Paldies, ka tu atpirki mani no nāves un mūžīgas pazudināšanas. Dziedini mani un dari mani brīvu. Kristī mani ar tavu garu. Es izvēlos dzīvot sadraudzībā ar tevi šodien un mūžīgi. Āmen.